Kļūstot tumšākam, ikvienam ceļa satiksmes dalībniekam ir svarīgi atcerēties, ka obligāti jālieto atstarotāji, lai pasargātu sevi un pārējos ceļa satiksmes dalībniekus. Tas var izglābt cilvēku dzīvību un samazināt ceļa satiksmes negadījumu skaitu. Ārpus apdzīvotām vietām gājējiem jāpārvietojas pa ceļu kreiso pusi. Attiecīgi, atstarotais jāpiestiprina ķermeņa labajā pusē. Vēl drošāk ir izmantot atstarojošās vestes, vai ļoti efektīva ir atstarojošu materiālu iestrādāšana apģērbā, kā piemēram cepurēs, šallēs, cimdos, aksesuāros, vējakās, uz piedurknēm, uz muguras vai ap roku ķermeņa pusē, biksēs, ceļgaļa augstumā, somās. Atstarotāji jālieto, lai ceļa satiksmes dalībnieki labāk varētu viens otru pamanīt. Piemēram, lai autovadītāji varētu pamanīt gājējus un velosipēdistus, savukārt velosipēdisti varētu pamanīt gājējus. Atstarotāji ir nepieciešami ne tikai cilvēkiem, bet arī velosipēdiem. Taču arī velobraucējiem ir svarīgi atcerēties un ieteicams lietot atstarojošās vestes, jo tās faktiski ir pamanāmas no visiem skatu punktiem. Gājējiem jāņem vērā, ka automašīnas tuvās gaismas apgaismo tikai 25 līdz 40 metrus, savukārt tālās gaismas līdz 150 metriem. Vislabāk pamanām un saskatām ir balti vai citu gaišu toņu atstarotāji. Nākamie pēc spožuma ir dzeltenie atstarotāji. Nav ieteicams tumšs toņu atstarotāji. Atstarotāji jālieto, lai ceļa satiksmes dalībnieki labāk varētu viens otru pamanīt. Piemēram, lai autovadītāji varētu pamanīt gājējus un velosipēdistus, savukārt velosipēdisti varētu pamanīt gājējus. Atstarotāji ir nepieciešami ne tikai cilvēkiem, bet arī velosipēdiem. Taču arī velobraucējiem ir svarīgi atcerēties un ieteicams lietot atstarojošās vestes, jo tās faktiski ir pamanāmas no visiem skatu punktiem. Gājējiem jāņem vērā, ka automašīnas tuvās gaismas apgaismo tikai 25 līdz 40 metrus, savukārt tālās gaismas līdz 150 metriem. Vislabāk pamanām un saskatām ir balti vai citu gaišu toņu atstarotāji. Nākamie pēc spožuma ir dzeltenie atstarotāji. Nav ieteicams tumšs toņu atstarotāji. Šādu apģērbu kolekciju mums piedāvā Rucavniece Līga un aicinām skolēnus lietot certificētos un pašiem izgatavot no atstarojošu materiālu atstarotāju.